Samsung S24 mazais. Parastais. Principā tāda miniatūra versija lielākajam S24 Plus. Telefons ar vienu no grūtākajiem likteņiem šogad. Pastarītis S24 sērijā, ja varbūt tomēr tas spēj pastāvēt par sevi. Uz šo mazo telefonu var skatīties no divām pusēm. No vienas puses tas ir vienkārši mazāks S24 Plus. No otras puses tas ir iespējams tikai otrs labākais kompaktais flagmanis 24. gadā. Galvenās atšķirības starp šo un S24 Plus ir tik tiešām tikai izmēros. Mazāks ekrāns, mazāka baterija, mazāks svars, mazāk ietilpības. Uzbūves kvalitātes ziņā identisks. Ar Gorilla Glass Victus 2 priekšā un pakaļā, ar alumīnija rāmi apkārt un, ja neskaties uz mazāko 128 GB versiju, tad tikpat ātru UFS 4.0 atmiņu. Mazajam nāk vēl lēnā 3.1 no 128 GB, kas ir viens no iemesliem, kāpēc tomēr varbūt izvēlēties 256 GB versiju. Kā arī fakts, ka kameras ir identiskas un Galaxy AI mākslīgā intelekta spējas arī ir identiskas, atmiņas apjomu vajadzēs. Tāpēc tīri no tāda praktiskā apsvēruma viss, kas atšķirās, ir cena un izmērs. Un ir jāsaka, ka šis kompaktais telefons ir ļoti patīkams lietošanā. Ja piemēram tādām lāpstām kā man S24 Ultra bez papildus vāciņa vai kaut kādiem tur vēl pop soketiem, kā šī gadījumā aizmugurē, dzīve ir ar šādiem telefoniem ļoti riskanta un kaut kādā mērā pat sarežģīta. Ar šo viss ir vienkārši, ērti un eleganti. Tik tiešām lielo flagmaņu tīkotāju varētu skatīties arī S24 Ultras virzienā un kompakto telefonu tīkotāju, parastā S24 virzienā. Bet šo domu vēl nedaudz noparkosim, pie tās vēl atgriezīšos. Idejiski arī apskats pa lielam ar šo te visu garo ievadu varētu noslēgties. Tomēr es vēlos izvērst arī otro punktu vai otro skatījumu. Un šis otrs skatījums, kuru minēju, ir tas, ka šis nav šogad vienīgais kompaktais flagmanis. Jā, vairs nav Zenfone mini tālruņi, kuri bija 2 gadus pēc kārtas labākie mazie flagmaņi tirgu. Šogad vienīgo nopietno konkurenci sagādā Xiaomi 14, kuru arī nesen apskatīju. Pāris gadus atpakaļ šeit pat nebūtu cīņas. Bet šogad lietas ir gājušas uz priekšu Xiaomi nometnē. Samsung, kā saka, played it safe. Ir pārbaudītas vērtības, pie kurām pieturās, kā piemēram lieliskā operētāja sistēmas versija uz Android 14, kas saucās One UI 6.1. Tas ir glīts telefons, ātrs, atsaucīgs, arī visa šī One UI 6.1 ir atsaucīga. Uzbūves kvalitāte vēl joprojām S-sērijas tālruņiem ir labākā tirgu, bet šogad iekšas jeb dzelži nav spējuši tikt tik tālu uz priekšu kā konkurenti vai tikt līdz konkurentu tempiem. Konkrētais uz apskatu saņemtais S24 ir ar Exynos 2400 čipu, pieejams no 128 GB ar UFS 3.1 atmiņu līdz 512 GB ar UFS 4.0. Tam ir 6,2 colu Dynamic AMOLED 2X displejs, 50 megapikseli galvenais zipsnis un 12 megapikseli pašiņtaisis. Baterija ir salīdzinoši nekāda 4000 mAh ar 25 W vada uzlādi un 15 W bezvadu uzlādi. Ir arī vēl reversā. Pretī Xiaomi 14 liek, Snapdragon 8 Gen 3, 50 megapikseli visas aizmugurējās kameras, asāku displeju, lielāku bateriju, ātrāku uzlādi un lielāku cenu. Kāds varētu teikt, ka varbūt veiktspēja būs līdzīga? Tomēr, ja esi redzējis iepriekšējos apskatus, būsi varbūt pamanījis, ka salīdzinājumos pavīd arī S24 iespētais. Un tas nav nekas pārsteidzošs. Un apskata modelis nebija tur nekāds nīkulīgais variants 128 GB ar 8 GB operatīvo atmiņu, bet es teiktu, ka tāds gandrīz optimālais ar 256 GB, bet tieši tiem pašiem 8 GB operatīvo, kas testos kā reiz pārliecināja, ka būtu jāmeklē tomēr 12 GB versija. Bet video tapšanas laikā arī Samsung LV nebija jaudīgie pieejami. Tāpēc šie rezultāti tikai parāda to atšķirību, kura reāli arī ir. 12 GB operatīvas atmiņas versijas rezultāti noteikti būtu tuvāki S24 Plus iespētājiem, bet tāpat atpaliktu no Xiaomi 14 iespētā, tīri uz procesoru rēķina. Un šo deficītu var just ne tikai spēlējot spēlītes, bet arī izmantojot Galaxy AI. Pilnīgi visas features jutās putekli par lēnu, putekli par neatsaucīgu. Tāpēc uzreiz padoms, ja apsver šo telefonu, tad uzreiz 12 GB operatīvo un 256 vai 512 GB versijā. Pretējā gadījumā nebūsi iegādājies pietiekami spējīgu telefonu, lai izmantotu jaudu ēdošās visādās jaunās features. Jā, ikdienas lietošanā par jaudu nav jāuztraucās. Sociālie tīkli
principā lido. Spēj tikai interneta ātrums turēt līdzi. Man studijā, kā tu redzi, kadros īsti internets nespēja tikt līdzi. Vieglas spēlītes arī lido cauri. Video skatīties, bet, protams, ekrāns arī nav nekāds galīgs švakuls. Un lai arī nav tik augsta pīķa spilgtuma kā Xiaomi 14, tas ir spilgtāks kā, piemēram, kur te pazuda Zenfone 11. Un pie tam Samsung māk savus ekrānus un tos stiklus veidot tādus, ka pat, ja esi tādos prasīgākos apstākļos, kā piemēram saulaina diena, šī atšķirība vispār nejutīsies. Ekrāns būs saskatāms, košs. Tas ir arī tāds viens no neuzkrītošajiem trumpiem, par kuriem netiek pietiekami daudz runāts, respektīvi, jā, tev var būt visaugstākās izšķirtspējas pikseļu blīvuma displejs, bet vēl arī tas, kā tas ir noklāts vai kādi stikli ir izmantoti un kā tas beigās tiek pasniegts tev, ir ļoti, ļoti svarīgi. Kameras telefonam arī strādā lieliski un visu var notvert. Lūk, arī piemēri, tiesa vairs nenosiltajām zemēm. 4K 60 kadri sekundē. Galvenā lēca, dynamic range, viss čatka. Telefona displejā viss izskatās, protams, ka lieliski. Kameras, kā es teicu, īpaši neatšķirās no S24 Plus, un kvalitāte ir ļoti laba. Palielinājumi ir ļoti laba. Ko? Selfie kameru arī uzliekot 4K 60 kadru sekundē. Dynamic range, tumšs, gaišs, tumšs. Viss strādā. Nav nekā tāda tiešām ārkārtēji kopā ar video kvalitāti kritizēt vai celt gaisā, jo telefons, kā jau visi Samsung telefoni, performē. Bet atgriežoties pie sākotnējā apgalvojuma, jā, S24 Plus šķiet lieks, ja ir pieejams līdzvērtīgs mazais. Jā, kādam vajadzēs ekrāna izmērs, bet reāli skatoties lielākajai daļai, īsti nevajadzēs. Bet tad vēl aiz stūra glūna arī Xiaomi 14 ar visiem trumpiem pār Samsung, bet uzreiz dzirdu argumentus, ka Samsungs ir lētāks, Samsungs ar labāku Androidu. Jā un jā, bet parādās momentā, kad tiešām salīdzina, ko tad tu pirktu. Xiaomi 14 ir pieejams ar 512 GB atmiņu un par nepilniem 1100 eiro. Samsung S24 video filmēšanas laikā ir pieejams tikai ar maksimums 256 GB atmiņu un 8 GB operatīvo. Nešķiet gluži vienlīdzīgs salīdzinājums, vai ne? Tāpēc, lai arī ko rakstītu citos medijos, ka S24 pārspēju cenā, ir jāsalīdzina āboli ar āboliem un vienlīdzīgas ietilpības telefoni, proti ar 256 GB atmiņu, 12 GB operatīvo, maksā līdzīgi, nepilnu 50 eiro starpība. Un tad ir jāizvērtē tikai tās sadaļas, kurās katrs no šiem telefoniem ir ar kaut ko spēcīgāks. Un S24 noteikti uzvar operētāju sistēmas un izturības kategorijās, bet citos galvenajos aspektos zaudē. Tiesa, Galaxy AI, īpaši foto kategorijā, kompensē to, ka kameru sensori ir potenciāli vājāki un švakāki. Un ikdienā, ja netaisa šādus salīdzinājumus, arī īsti nepateiks, ka S24 ar kaut ko atpaliek vai kaut kamī zaudē dārgākiem un it kā uz papīra jaudīgākiem telefoniem. Krāsas telefoniem pieejamās arī ir maķenīt pievilcīgākas un ticība ražotājiem ir, es teiktu, lielāka par Xiaomi, bet paredzu, ka nevairs uz ilgu laiku. Arī ļoti simpatisks telefons un lietot šo man personīgi bija patīkamāk par Xiaomi 14, arī dēļ mazākā svara, kā Xiaomi 14 arguments par labu kompakto flagmani ir īstenībā plaši atvērts, un gada beigās svaru kausi var nosvērties par labu gan vienam, gan otram telefonam. Mēģināšu salikt visu kopā šādi. S24 noteikti ir sērijas pastarītis, bet noteikti ar lielāku identitāti kā S24 Plus, kurš tā arī cieš no vidējā bērna sindroma. S24 būs lielisks telefons tev, ja tavi svarīgākie punkti ir telefona pārvaldīšana, ērtums, stabilitāte un kaut kādā mērā zināms konservatīvisms pašā ierīcē. Ja tev svarīgi ir arī dzīvot maksimāli mierīgi ar drošām lietotnēm, nevis kā Xiaomi pilns ar reklāmām uz katra stūra un papildus dīvainām lietotnēm, kuras, būsim godīgi, visdrīzākais, ka neizmantosi, bet ja tev svarīgākais ir labākās iespējamās kameras un telefona veiktspējas testu rezultāti un maksimāli ilga baterija, arī vēl pie reizes maksimāli mazā telefonā ar Xiaomi 14 uzvarēs. Jebkurā gadījumā es ceru, ka tev noderēja šī informācija un šis te nelielais salīdzinājums. Paldies, ka noskatījies šo video un nospied to like pogu un visādi citādi mēs ar tevi
Tiekamies jau kādā no nākamajiem video. Atā!